no kā tad galu galā tās olu breķes Latvijā top? Kas tie ir pa papīriem? Tas ir kartona kastes, kuras tiek samaltas kopā ar avīzēm, ar šādu te pašu iepakojumu, ar biroja papīru. To visu saliekot kopā pēc noteiktas receptes, mēs gala rezultātā iegūstam šādu produktu, kurā vēlreiz varam likt katlā iekšā. Mani pārsteidz, kad es redzu, ka jūs to visu vēl uzcepjat. Kāpēc? Kāpēc tas ir jāsilda tādās augstās temperatūrās? Mēs viņu necepam, mēs viņu žāvējam, un augstas temperatūras ir tāpēc, lai, teiksim, nebūtu nepastāvēt draudi, tur salmonelozes draudi, teiksim. Tas ir tas savā ziņā labākais veids, kā papīru nevis sadedzināt un radīt kaut kādu CO2, bet patiešām viņu laist vēl un vēl un vēl pārstrādēt. Jā, tieši tā. Šo produkciju var atkal mest pēc izmantošanas katlā, un mēs atkal uztaisīsim tādu pašu produkciju, un tā var darīt neskaitāms reizes, protams, lietojot piedevs kaut kādu svaigāku avīzi, papīru un biroja papīru. Ar katru ražošanas reizi viņam samazinās šķiedras garums, bet šo garumu var palielināt, pagarināt, pieliekot klāt, teiksim, kartonu, un viņš ir atkal tāda pati produkcija kā pašreiz.